Viņam kaut kas vēderē? Bija lucīts. Jā? Jā. Un liels vēl piedevām. Liels lucīts, jā. Tas ir pērnai. Priekš makšķernieku tā ir zelta vērta informācija. Parād, cik viņš ir garš. Tas ir fantastiski, cik viņš spēja pēc šitā ietamborēt. Viņš viņu dabūjis no tās akmens apakšas ārā. Viņu ložņā mūžīgi ar akmeņiem. Un nevar saprast, ko viņi tur dara. Liekas mūkā zivs. Šis ir perfekts zvērs. Viņai vajadzgājas, domāju. Tā, tagad jānoliek, lai viņš bišķi attekās, un tad mēs varam sākt. Lai viņš darboties. Cilvēks vienmēr interesē salīdzinoša analīze. Boris Grebenščikovs savulaik dziedāja, ka veselas naktis var pavadīt veicot vīnu salīdzinošu analīzi. Šodien mēs vīnus neanalizēsim, bet analizēsim 3 no 4 Latvijas gardākajām zivīm. Sīga, jūrā dzīvojušais taimiņš un alata. Un darīsim to par godu Japāņiem kā sušimi. Sušimi tas nozīmē tīra filē sagriezta mazos gabaliņos kopā ar mērci. Izstāstīšu, kā to zivu filēt. Tās filēšanas veidi ir dažādi, bet galvenais tas filēšanas princips ir tāds, lai pēc iespējas mazāk paliktu pie kauliem. Gaļas. Kad es filēju savādāk nekā mans fātrīts filē. Es nezinu, kā filēs mani bērni. Šis ir garšīgākais no visiem Latvijas piekrastes radījumiem. Taimiņš. Neviens Norvēģijas lasis nevar sacensties ne tuvu ar to taimiņu, kas ir izaudzis Latvijas piekrastē. Mums baigi veicās, ja mums šitādas zivs dzīvo piekrastē. Viņas ir zvejnieku tīklos bijušas. Tas nozīmē, ka strauta forelītē, kur būtu noķerta, būtu pārauta žauniņa, viņa būtu atasiņot. Nu, šeit jāskatās vienkārši tās sulas visu laiku kaut kur rodās, un līdz ar to labi, ja ir kaut kāda salvitīte, kurā to sulu notraukt, lai viņa nebūtu. Jo filē jābūt sausai. Tādā brīdī, kad dodās cilvēks kaut kur ceļojumā, piemēram, zina, ka nonāks pie sarkaniem zivīm, kuras ir ēdamas jēlas, lašveidīgiem zivīm, tad ir 2 lietas, kur jāpaņem obligāti līdzi. Ja, piemēram, vēl varbūt sojas mērķis kaut kur var nopirkt, tad wasabi ir baigi grūti kaut kur nopirkt, izņemot varbūt speciāls veikals. Un tāpēc taisa mērķi no šitām 2 sastāvdaļām. Un visu to stiprumu vai vājumu nosaka to sastāvdaļas savstarpējā attiecību. Es tagad uztaisīšu vienu baigi stiprumu, tādu, lai un vienu uztaisīsim tādu vāju, lai vienkārši var smatskarēt. Tās mērķis ir tā, kad ir kikamans, tas, kas saucās Japāņi, tas ir labākais. Es iepildīšu vienā daudzumiņu abās 2. Sāk skanēt it kā mūzika ausīs, tas tikai tāpēc, kad ir pareizi viss tiek darīts. Viņš ir inspektors. Viņš paliek, protams, palsens tas pasākums. Jo vairāk wasabi, jo vairāk viņš ir palsenāks. Kopā ar draugiem filēts ir sagrieztas. Jau pati zivs taisīšana ir tāds socioloģisks process, kad var runāt un stāstīt, kāpēc tāda. Un finālā tūlītās draugi šobrīd runājās, mēs ķersimies klāt un nomēģināsim, kur zivs ir garšīgāk. Tātad es ņemu zivi, šī gadījumā es ņemu sīgu, pamērcēju mērcītē, šī gadījumā stiprākajā mērcītē, ielieku mutē. Beidziet uz mani lūrēt. Jā. Godīgi sakot, man vislabāk garšo sīga, tad alat un tas taimiņš. Šitā tieši, ja viņai ir konsistence ir ļoti laba, tai gaļai viņa nejūk ārā vēl. Bet alata ir, es to pasaku, pirmkārt ir šai zivī nārsta laiks, šī nārsta rudenī, viņa ir atkopsies, tas nārsta, viņai jau tā miesa. Šitā vispār nekad nav nārstojas. Man liekas, ka šī arī vēl nav. Priekš sīgas. Sīga ir balta, baigi baltā garša. Kāda? Baigi maiga. Nekas vispār.